Labdien vēlreiz visiem, kas pieslēgušies. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Varat ierakstīt komentāros, dzirdat vai nedzirdat. Kā jūs redzat no nosaukuma, šodien mēs runāsim par uzņēmēju darbību un jautājums lielais ir, ar ko sākt. Un mani sauc Gunta Innus Breidaka, esmu no Banku augstskolas docentu un arī Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas certificēta grāmatvedi. Varbūt pagaidīsim vēl kādu minūti, varbūt kāds vēl pieslēgsies, un tad arī sāksim. Labi, pulkstenis ir 11, tad mēs arī sākam attiecīgi. Un tātad šodienas jautājumi, par kuriem runāšu, ir saimnieciskā darbība, tās tiesiskais pamats, grāmatvedība jaunā uzņēmumā, darba samaksa un citas izmaksas fiziskajām personām, nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Sāksim ar pirmo jautājumu. Un, protams, es kā no akadēmiskās vides sākšu ar definīciju, kas tad ir saimnieciskā darbība. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirzniecību, pakalpojumu sniegšanu un cita veida darbību par atlīdzību. Un, attiecīgi, man ir nedaudz schematiski attēlot šī saimnieciskā darbība, kas vairāk attiecās tieši uz SIA varbūt tās, ar ko tad sāks uzņēmums. Uzņēmums sāks ar īpašnieku ideju un ieguldījumu, ar naudas ieguldījumu, un tad šī finansēšana uzņēmumu palielina naudas līdzekļus uzņēmumu kontā. Ja man ir naudas līdzekļi, es esmu ieguldījis naudas līdzekļus, tad man ir vajadzīgi arī līdzekļi, ar ko es šo saimniecisko darbību varu veikt, šo savu ideju īstenot. Un tad seko ieguldīšanas darbība, kad visbiežāk tiek pirkti pamatlīdzekļi, tiek investēts pamatlīdzekļos, un tas ir saistīts ar naudas aizplūšanu no uzņēmuma. Bet ar to vien nepietiek, ir vajadzīgi arī resursu iepirkumi. Resursi mums ir dažādi, tie ir materiāli, tās ir preces, tie ir varbūt pakalpojumi, ko uzņēmums saņem, un, protams, arī darbspēks, un arī par resursiem ir jāmaksā. Un kad man ir gan līdzekļi, gan resursi, tad var notikt tieši šī saimnieciskā darbība, ko mēs vienā vārdā saucam par biznesu. Uzņēmums var sniegt pakalpojumus, var tirgoties vai ražot. Un, protams, pēc tam seko realizācijas process. Un veiksmīgs ir tas uzņēmums, kas pēc realizācijas saņem to naudu uz skaita lielākā apmērā, nekā viņš ir pirms tam ieguldījis. Tātad saimnieciskās darbības tiesiskais pamats. Jautājums par to, kādu tiesisko formu izvēlēties. Pirmkārt, saimniecisko darbību var veikt fiziska persona, reģistrēties vienkārši valsts ieņēmuma dienestā, vai arī tas var būt uzņēmums kā juridiska persona, un te arī pastāv atšķirība, jo tas var būt reģistrēts bez komersanta status, kas ir individuālais uzņēmums, zvejnieku un zemnieku saimniecības, vai arī reģistrēts kā komersanta statusā, SIA vai individuālais komersants. Attiecīgi, kāpēc šī tiesiskās formas izvēle ir svarīga? Tāpēc, ka tā nosaka atbildību par saistībām, par grāmatvedības uzskaitu un nodokļu maksāšanas kārtību, un par to mēs arī visu parunāsim šajā te prezentācijā. Ja izpildās vismaz viens no 3 kritērijiem, cilvēkam jāreģistrē saimnieciskā darbība vai jādibina uzņēmums. Darījumi ir regulāri un sistemātiski 3 un vairāk darījumu gadā vai 5 un vairāk darījumu 3 gados. Ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 eiro gadā,
un darbības ekonomiskā būtība vai cilvēka īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību. Un te uzreiz ir jāsaka, ka ir izņēmums, ja tiek pārdotas personiskai lietošanai paredzēts kustamās lietas. Ja, piemēram, jūs pārdodat savu vienīgo automašīnu, tā nebūs saimnieciskā darbība, tas nenorādīs, vai jūs pārdodat kādu citu lietot mantu. Komersanta forma sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir juridiska persona. Saskaņā ar komerclikumu tās atbildība ir ierobežota, jo uzņēmums par savām saistībām atbild tikai ar sabiedrības, nevis īpašnieku personīgo mantu. Bet tomēr komerclikums uzliek zinām atbildību īpašniekam, tā ir atbildība par ļaunprātīgu vai nolaidīgu rīcību, un komerclikums nosaka, ka valdes vai padomes loceklim savu pienākumu jāpild kā krietnam un rūpīgam saimniekam. SIA pamatkapitāls minimālais ir 2800, tas, protams, var būt lielāks, un šādu SIA var dibināt gan fizisks, gan arī juridisks personas. Fiziskai persona var dibināt vienu sabiedrību ar pamatkapitālu, kas mazāks par 2800 eiro, kad minimālais pamatkapitāls ir 1 eiro cents. Bet katram cilvēkam var piederēt tikai viens šāds SIA. Atšķirības starp komersanta statusā reģistrētiem uzņēmumiem. Tātad, pirmkārt, tā ir saistīta ar ienākumu nodokļu maksāšanas kārtību. SIA ir uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātājs, individuālais komersants, kas faktiski ir pašnodarbinātā persona, ir iedzīvotāja ienākumu nodokļu maksātājs. Īpašnieku sociāla apdrošināšana. SIA īpašnieks var tikt apdrošināts kā darba ņēmējs, tad viņš var būt darbinieks savā uzņēmumā. Individuālais komersants tiek apdrošināts kā pašnodarbināta persona. Un arī saimnieciskajā darbībā izmantotie līdzekļi. Individuālais komersants var izmantot arī savu personīgo mantu, bet, ja SIA vēlas izmantot īpašnieku personīgo mantu, tad ir jāslēdz līgums ar īpašnieku par mantas nomu vai patapinājumu. Likums par nodokļiem un nodevām nosaka, ka fiziska vai juridiska persona, kas veic ar nodokļu apliekamas darbības, ir nodokļu maksātājs. Un likuma 15. pantā noteikts, ka uzņēmuma reģistrs, reģistrējot uzņēmumu, reģistrē to arī kā nodokļu maksātāju un par katru jaunu uzņēmumu sniedz informāciju valsts ieņēmuma dienestam. Bet bez tā, kad uzņēmuma reģistrs sniedz šo informāciju, arī jaunajam uzņēmējam ir jāveic zināmas darbības. Pirmkārt, ir jāpaziņo valsts ieņēmuma dienestam par nodokļu maksātāju pamatdarbības veidu. Tad jāsniedz paziņojums. Ja tiek veidot struktūra vienība, tad ir jāiesniedz iesniegums par struktūra vienības reģistrāciju 10 dienu laikā no tās izveides. Ja tiek pieņemti darbā darbinieki, ziņas par darba ņēmējiem jāsniedz par katru darbā pieņemto vismaz stundu pirms viņš uzsāk darbu. Ja maksājuma reģistrācijai plāno izmantot elektronisko kases aparātu, tad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem šī kases aparāta tehniskā pasta ir jāreģistrē valsts ieņēmuma dienestā, un ar tā apkalpojošos dienestu noslēgtais līgums arī ir jāreģistrē. Tātad, ja jau esam to visu izdarījuši un sākam savu saimniecisko darbību, tad mums arī ir jāsāk kārtot grāmatvedību. Grāmatvedība jākārto saskaņā ar grāmatvedības likuma prasībām. Grāmatvedība var kārtot šajos jautājumos kompetenta persona, un tā var būt grāmatvedis, kas pieņems darbā kā darbinieks. Tas var būt ārpakalpojumu grāmatvedis, bet ārpakalpojumu grāmatvežiem ir jābūt valsts ieņēmuma dienestā izsniegtai licencei, vai arī tas var būt uzņēmuma vadītājs, ja viņš ir individuālā uzņēmuma īpašnieks, individuālais komersants, vai arī SIA vienīgais valdes loceklis, tātad vienīgais dibinātājs. Bet neatkarīgi no tā, kurš veids grāmatvedības uzskaiti, īpašnieks un vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības uzskaites kārtošanu
un dokumentu saglabāšanu uzņēmumā. Kādi tad ir grāmatvedības galvenie uzdevumi? Pirmkārt, nodrošināt uzņēmumu vadību ar nepieciešamo informāciju saimnieciskās darbības analīzei un lēmumu pieņemšanai, nodrošināt finanšu pārskatu lietotājs ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmumu, aprēķināt nodokļus un nodevus, nodrošināt ieņēmumu un izdevumu norobežošanu par pārskatu periodiem, kā arī kontrolēt uzņēmumu resursu izmantošanu un saglabāšanu, un norēķins ar debitoriem un kreditoriem. Tad uzsākot grāmatvedību, ir jāsāk ar grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanu, kas ir dokumentu kopums, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju uzņēmumā. Principā tās ir grāmatvedības organizācijas vadlīnijas katrā konkrētā uzņēmumā. Un šādi dokumenti iekļauj grāmatvedības kontu plānu, ilgtermiņa ieguldījumu apgrozāmo līdzekļu saistību un pašu kapitālu uzskaitas nolikumu, dokumentu apgrozības aprakstu, inventarizācijas nolikumu, gada pārskata sagatavošanas noteikums, grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikums. Un šos visus grāmatvedības organizācijas dokumentus apstiprina uzņēmumu vadītājs. Tātad informācija grāmatvedībā apkopo, grupē un sistematizē izmantojot kontus. Grāmatvedības kontus iedala bilances kontos un operāciju kontos. Attiecīgi bilances konti iedalās aktīvu kontu, uzskaita uzņēmumu līdzekļus, tātad tos, ko mēs varam aktīvi lietot, un pasīvu kontos uzskaita līdzekļu avotus pasīvus. Attiecīgi operācija konti ir domāti ieņēmumu un izdevumu uzskaitēji. Tātad grāmatvedības kontu plāns ir uzņēmuma vadītāja apstiprināts ilglaicīgai lietošanai paredzēts sistematizēts kontu saraksts, un katram kontam ir piešķirts gan nosaukums, gan kods. To veido atbilstoši uzņēmumā lietotajai bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina pārskata schēmai, lai kontos uzkrātos datus būtu ērtāk izmantot grāmatvedības pārskata sagatavošanā. Ja mēs grāmatvedības apgrozības aprakstā nosaka dokumentu sagatavošanas, pārbaudas, apstrādes secību, norāda dokumentu savstarpējo saistību, izpildītājus un izpildes termiņu, kā arī glabāšanas vietu un ilgumu. Ilgtermiņa ieguldījumu apgrozāmo līdzekļu saistību un pašu kapitāla uzskaitas nolikumā atspoguļo līdzekļu un kapitāla klasifikācijas kritērijus. Inventarizācijas nolikumā atrunā kārtību, kādā tiek veikta uzņēmuma līdzekļu un norēķina apsekošana un salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaitas datiem. Likums saka, ka katram uzņēmumam pirmā inventarizācija ir jāveic uzsākot darbību, lai zinātu, kādas līdzekļus izmanto saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un turpmākajos periodos inventarizācija ir jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, un parasti tas notiekās laikā no 1. oktobra līdz 31. janvārim, un inventarizācijas rezultāti tiek iekļauti uzņēmumu finanšu pārskatā. Gada pārskata sagatavošanas noteikums izstrādā atbilstoši gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumam. Grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikums izstrādā atbilstoši grāmatvedības likuma prasībām. Un tas likums nosaka, ka gada pārskats glabā līdz uzņēmuma reorganizācijai, un ja tas tiek likvidēts, tad tie ir jānodod arhīvā. Inventarizācijas saraksts, grāmatvedības reģistrs un organizācijas dokumentus 10 gadus, ar darba samaksu saistītus dokumentus 10 gadus, ja tie ir datēti pēc 99. gada 1. janvāra, pārējos attaisnojumu dokumentus līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai nodrošinātu darījumu izsekojamību, bet ne īsāk periodu par 5 gadiem. Šeit varētu minēt to, ka, ja jūs nopērkat nekustamo īpašumu, un ja ir noteikts derīgās lietošanas laiks, piemēram, 10 vai 20 gadi, tad jūs nevarat šo pirkumu līgumus iznīcināt pēc 5 gadiem. Dokumenti ir jāsaglabā līdz tam laikam, kamēr šis īpašums ir jūsu uzņēmuma īpašumā.
SIA grāmatvedība obligāti ir jākārto divkāršā ieraksta sistēmā atbilstoši uzkrāšanas principam. Uzkrāšanas princips paredz, ka mēs atzīstam ieņēmumus un izdevumus tad, kad viņi rodas, nevis tad, kad par viņiem tiek samaksāts. Un grāmatvedības cikls aptver vienu pārskatu gadu, kas parasti sakrīt ar kalendāru gadu, un sāks ar konta atvēršanu gada sākumā un beidzas ar finanšu pārskatu sagatavošanu un operāciju kontu slēgšanu. Divkāršā ieraksta grāmatvedībā katru saimniecisko darījumu reģistrē par vienu un to pašu summu, vismaz vienu konta debitā un vienu konta kredītā. Un konta schēmu mēs varētu attēlot šādi. Tātad kontam ir divas puses, debets un kredīts, un aktīvu un izdevumu kontu palielinājumu raksta debitā un samazinājumu kredītā, pasīvu un ieņēmumu kontiem ir pretēji, samazinājums ir debitā un palielinājums ir kredītā. Šeit ir piemērs par SIA Saule reģistrēts ar pamatkapitālu 2800 eiro, un pamatkapitāls ir apmaksāts naudā. Tātad pirmais grāmatojums uzsākot biznesu ir debets nauda 2800, kas ir līdzeklis, tātad aktīvs, un kredīts kontā pamatkapitāls par tādu pašu summu, un pamatkapitāls ir šo līdzekļu izcelsmes avots. Tātad tas ir pasīvs, un līdz ar to uzņēmuma sākuma bilants izskatās šādi: aktīvs 2800, pasīvs 2800. Dibinot uzņēmumu, reģistrējot, var pamatkapitālu arī apmaksāt ar mantu, ar nenaudas aktīvu. Un šeit ir otrs piemērs, kad dibinātājs iemaksājas 2000 eiro un uz SIA vārdu reģistrējas transporta līdzekli, kas nepieciešams saimnieciskās darbības veikšanai. Tātad šeit mums būs iegrāmatots divos aktīvu kontos, naudas līdzekļi 2000, pamatlīdzeklis 800 eiro un kredīta pusē būs vienā kontā pamatkapitālā 2800. Atkal mums veidojas bilants vienādība, kad aktīvu kopsumma ir vienāda ar pasīvu kopsummu. Tātad grāmatvedības pārskatos atspoguļo grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju pārskatu gadu laikā, un grāmatvedība gatavo tātad finanšu pārskatus, nodokļu pārskatus un arī statistikas pārskatus. Pārskats sagatavo atbilstoši normatīvu aktu prasībām, un tajos iekļautā informācija ir publiski pieejama, jo nesatur komerc noslēpumu. Tātad finanšu grāmatvedība nav saistīta ar komerc noslēpumu. Tātad finanšu pārskats ir uzņēmuma finanšu stāvokļa un veikto darījumu apkopojums, no kura var gūt priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, un tas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un pielikumu. Gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likums nosaka, ka uzņēmumu kopā ar finanšu pārskatu sniedz valsts ieņēmuma dienestam arī vadības ziņojumu, un to sagatavo uzņēmuma vadītājs, un ziņojumā tiek sniegta informācija par uzņēmumu attīstību un plāniem nākotnē. Tomēr ir piezīme, man jāsaka, ka gadu pārskatu pilnā apmērā gatavo tikai lielas un vidējas sabiedrības. Lai atslogotu mazas un mikrosabiedrības, tad viņi sagatavo šo te saīsināto gadu pārskatu. Gada pārskatu apjoms atkarīgs no uzņēmuma lieluma, ko nosaka pēc 3 robežu kritērijiem. Tā ir bilances kopsumma, neto apgrozījums peļņas zaudējuma aprēķinā un vidējais darbinieku skaits gadā. Atkarībā no kritēriju robežu vērtībām uzņēmums iedala maza mikrosabiedrība, mikrosabiedrība, maza sabiedrība, vidēja sabiedrība un liela sabiedrība. Ja mēs runājam par mikrosabiedrībām un mazām mikrosabiedrībām, tad kritēriju robežu vērtības attiecīgi mikrosabiedrībai bilances kopsumma līdz 350 000 eiro gadā, apgrozījums 700 000 eiro gadā, darbinieku skaits līdz 10.
Šāda sabiedrība sagatavo gadu pārskatu, kas sastāv no bilances, peļņas zaudējuma aprēķina un pielikuma saīsinātā formā. Maza mikrosabiedrība, tātad kritērija robežvērtība bilances kopsumma 50 000 eiro, apgrozījums 100 000 eiro gadā, darbinieku skaits 5 un mazāk. Gada pārskats sastāv no bilances un peļņas zaudējuma aprēķina. Kas tad ir bilants un kāpēc bilants? Bilants faktiski ir tāds uzņēmums selfijas, kurā mēs redzam, kāds ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis un saimnieciskā darbība rezultāts konkrētā datumā, tieši tajā datumā, kad mēs iesniedzam bilanci. Cik daudz uzņēmumā ir līdzekļu un no kurienes tie radušies 10 dienas ātrāk vai 10 dienas ātrāk, mēs neredzam. Tādēļ bilants tiek lietot, lai noteiktu uzņēmumu vērtību kādā konkrētā brīdī, palīdz izsakot, kur paliek finanšu līdzekļi, palīdz investoriem un banku menedžeriem pierādīt uzņēmumu vērtību un finansiālo stāvokli. Un te ir neliela tabula apakšā, kā mainās bilances posteņi, aktīvu un pasīvu un saistībā ar naudas plūsmu. Tātad, ja nauda tiek izdota, nauda aiziet, tad pārējie aktīvi palielinās. Piemēram, jūs nopirkāt datoru, jums ir dators tagad, kas ir aktīvs, bet jums ir mazāk nauda palikusies. Vai jums bija debitora parāds, debitors samaksāja, otrs ir debitors samaksāja, nauda ienāca un līdz ar to debitora parāds samazinājās. Pie pasīviem ir pretēji, tātad, ja nauda ienāk, tad pasīvi palielinās līdzekļu avoti, un ja nauda iziet, tad līdzekļu avoti samazinās. Piemēram, jums ir saistības pret kreditoru, jūs viņam samaksājāt, nauda paliek mazāk, arī saistības samazinājās. Otrs svarīgais dokuments, kurā tad redzam, kā uzņēmums ir nonācis tajā situācijā, kādā viņš ir bilancē, vai viņam ir peļņa vai zaudējumi, to mēs redzam no peļņas vai zaudējuma aprēķina, kurā parāda pārskatu periodā gūtos ieņēmumus un ar to gūšanas saistītās izmaksas atbilstoši uzkrāšanas principam. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats parāda pašu kapitāla struktūru, tā izmaiņas noteikti saimniecisko darījumu ietekmē pārskatu periodā. Un vēl mums ir naudas plūsmas pārskats, atspoguļo naudas līdzekļu atlikumu pārskatu perioda sākumā un beigās, saņemto un izdoto naudu atbilstoši kases principam pa darbības virzieniem. Tātad pamatdarbība, ko mēs apzīmējam arī ar saimniecisko darbību, investēšanas darbību un finanšu darbību. Tātad naudas plūsma parāda reālo naudas kustību. Kamēr peļņas zaudējuma aprēķinā mēs uzskaitam visus gūtos ieņēmumus un ar to gūšanas saistītās izmaksas, neatkarīgi no tā, vai maksājums ir veikts vai nav. Principā peļņa ir ekonomiski aprēķināts rādītājs. Tātad gada pārskatu jāgatavo par katru pārskatu periodu no uzņēmuma reģistrēšanas brīža līdz tā likvidācijai. Saskaņā ar grāmatvedības likumu jaunu dibinātu uzņēmumu pārskatu periods var būt īsāks par 12 mēnešiem vai garāks, bet ne garāks par 18 mēnešiem. Gada pārskats jāiesniedz arī tad, ja uzņēmuma darbība ir pārtraukta. Zvērināta revidenta pārbaude ir nepieciešama, ja tiek sasniegtas divas no gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likumā noteiktajām robežvērtībām, bilances kopsumma gada pārskatā ir 400 000, apgrozījums 800 000 un darbinieku skaits 25. Tātad šeit mēs ļoti labi redzam tos grāmatvedības uzskaites objektus. Varbūt sākšu ar peļņas zaudējuma aprēķinu. Tātad peļņas zaudējuma aprēķinā mēs parādām visus uzskaitītos ieņēmumus un ar to rašanos saistītās izmaksas. Un pilnīgi matemātiski aprēķinam no ieņēmumiem atskaitot izmaksas. Un nosakām, vai uzņēmums strādājas ar peļņu vai ar zaudējumiem. Un, kā es teicu, tas ir matemātiski aprēķināts ekonomiskais lielums.
un tās rezultāts no peļņas zaudējuma aprēķina nonāk bilancē pašu kapitāla sastāvā. Tātad attiecīgi vai nu viņš palielina pašu kapitālu, vai arī samazina pašu kapitālu. Un papildu arī tie grāmatvedībā tiek uzskaitīti līdzekļi, tātad viss, kas ir aktīvi, ko mēs varam aktīvi izmantot uzņēmēju darbībā, un līdzekļu avoti, no kurienes šie līdzekļi ir radušies. Saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešami gan apgrozāmie, gan ilgstoši lietojamie līdzekļi, ilgtermiņa ieguldījumi, un ilgtermiņa ieguldījumus mēs iedalām nemateriālos aktīvos, tie ir tādi kā licences, preču zīme, datorprogrammu lietošanas tiesības, pamatlīdzekļos, zemes gabali, ēkas, ražošanas iekārtas, biroja tehnikas un citas pamatlīdzekļi, un finanšu ieguldījumi, kas var būt ieguldījumi citu uzņēmumu akcijās vai daļās. Pamatlīdzekļi ir visvairāk izmantotie ilgtermiņa ieguldījumi, tāpēc es pakavēšos tieši pie tiem, un to uzskaita atšķiras no apgrozāmo līdzekļu uzskaits, jo tie uzņēmumā tiek izmantot vairākus saimnieciskās darbības ciklus, vairāk gadu garumā. To iegādēji iztērēto naudu pakāpeniski ieskaita saimnieciskās darbības izmaksās, atbilstoši to lietošanas ilgumam. Pamatlīdzekļiem uzskaita sākotnējo vērtību, to veido iegādes, izveides vērtību un izdevumi, kas radušies to piegādes uzstādīšanas rezultātā līdz nodošanai eksploatācijā. Sākotnējā vērtībā iekļauj arī neatgūstamos nodokļus un nodevas, piemēram, pievienotās vērtības nodokļu, ja uzņēmums nav PVN maksātājs. Arī procentu maksājums, teiksim, ja jūs esat bankā paņēmuši kredītu un maksājat procentu, tad procentu maksājums līdz pamatlīdzekļu nodošana eksploatācijā iekļauj to sākotnējā vērtībā. Katram pamatlīdzeklim nosaka derīgās lietošanas laiku, ņemot vērā to sagaidāmo fizisko nolietojumu un novecošanos. Gada nolietojuma aprēķina dalot objektu sākotnējo vērtību ar lietošanas gadu skaitu. Var izmantot arī nolietojuma normu, kas izteikti procentos, un šī norma norāda, cik procentu no sākotnējās vērtības gadā noraksta izmaksās. Piemērs. Ražošanas iekārtu uzņēmums iegādājās, par to samaksāja 3000 eiro, tās atvešana un uzstādīšana uzņēmumam izmaksāja 400 eiro, un vadītājs ir noteicis derīgās lietošanas laiks 5 gadi. Tātad pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir 3400 eiro, un gada nolietojumu mēs aprēķinām 3400 dalot ar 5 gadiem, tad 680 eiro gadā. Vai arī mēs aprēķinām nolietojumu normu, kas šajā gadījumā būs 20% gadā, un katru gadu tātad 20% no sākotnējās vērtības norakstam kā aprēķināto nolietojumu. Arī 680 eiro. Šeit pamatlīdzekļu uzkrātais novietojums. To aprēķina saskaitot kopā par katru gadu aprēķināto nolietojumu no objekta lietošanas sākuma, un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina no tās sākotnējās vērtības, atņemot tam uzkrāto nolietojumu. Tātad tabulā mēs redzam, kā tiek ar katru gadu palielinās uzkrātais nolietojums un samazinās pamatlīdzekļu atlikusī vērtība, kamēr mēs nonākam 5. gada beigās, kad uzkrātais nolietojums ir vienāds ar sākotnējo vērtību un atlikusī vērtība ir 0. Reiķinot pamatlīdzekļu nolietojumu, mēs vienmēr izmantot divas metodas. Pirmā ir lineārā, pieņem, ka pamatlīdzekļu lietderība samazinās vienmērīgi visā tā lietošanas laikā, un šo metodu mēs izmantojam jau iepriekšējā piemērā. Un otra metode ir ģeometriski degresīvā metode. Pieņem, ka pamatlīdzekļu nolietojums pirmajos gados tiek aprēķināts lielāks, bet turpmākajos mazāks, jo ar tā uzturēšanu saistītās izmaksas pirmajos gados ir mazāks, bet turpmākajos gados lielāks. Un tas ir kā loģiski ir. Ja mēs nopērkam jaunu mašīnu, tad mēs pirmajā gadā braucam
nebēdēt, kuri servis, jā, bet turpmākajos gados jau arvien biežāk iegriežamies servisā un labojam mašīnu, līdz ar to mums rodas kārtējā uzturēšanas izdevumi. Un šajā gadījumā objektu nolietojuma normu palielina 2 reizes un nolietojuma summu rēķina no atlikušās vērtības. Tātad nevis no sākotnējās, bet no atlikušās. Piemēram, izmantojam tieši to pašu iegādāto ražošanas iekārtu, kurai lietošanas laiks ir 5 gadi, tātad 20% gadā norma ir. Palielinam 2 reizes, 40% gadā, jeb 0,4, un tabulā redzam, kā tiek aprēķināts gada nolietojums no atlikušās vērtības un kā tiek veidojas uzkrātais nolietojums. Un nonākot 5. gada beigās, tad mēs redzam, ka ir arī palikusi atlikusī vērtība. Ja mēs izmantojam ģeometras degresīvo metodu, tad mēs atlikusī vērtība, kamēr pamatlīdzeklis tiek lietots, nekad nebūs 0. Un 5. gada beigās, ja tas pamatlīdzeklis vēl ir tādā stāvoklī, ka viņu var turpināt lietot, var pagarināt pamatlīdzekļu lietošanas laiku un turpināt rēķināt atkal procentuāli. Vai arī, ja pamatlīdzekļu lietošanas laiks netiek pagarināts, tad par visu atlikušo summu, kas šajā gadījumā bija 440,64 eiro, viņi arī visi tiktu norakstīti uz izmaksām. Nolietojuma aprēķināšanas kārtību nosaka vadītāji, apstiprināts grāmatības organizācijas dokuments pamatlīdzekļu uzskaits nolikums, kurā nosaka izvēlēto nolietojuma aprēķināšanas metodu. Parasti tas visai pamatlīdzekļu grupā ir viens. Jūs varat izmantot, piemēram, lineāro metodu nekustamiem īpašumiem, bet ģeometras degresīvo metodu visām ražošanas iekārtām. Derīgās lietošanas laiks, noteikšanas kritērijus un nolietojuma aprēķināšanas periodiskam. Nolietojuma aprēķināšana visbiežāk sāk ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu iegādes un rēķina pa mēnešiem. Tad pa dienām un stundām mēs īsti nerēķinām. Ir vēl viens piemērs, dot sekojošu informāciju par uzņēmumu pamatlīdzekļiem. Pagājušajā gadā maijā, augustā un decembrī ir iegādāts attiecīgi ražošanas iekārta ar sākotnējo vērtību 24,000, tad augustā ir kopēšanas iekārta ar vērtību 2,700 un decembrī nopirka vēl datoru par 1,080 eiro. Vadītājs ir noteicis, ka nolietojumu iegādātajiem pamatlīdzekļiem rēķina izmantojot lineāro metodu un sākot ar nākamo mēnesi pēc to iegādes, un tiem ir sekojošs derīgās lietošanas laiks, attiecīgi 8, 5 un 3 gadi. Kā tad mums aprēķins ir? Tātad aprēķinu mēs tabulā redzam. Ražošanas iekārtai aprēķins ir veikts par 7 mēnešiem nolietojumam, jā. Kopējumā iekārtai 4 mēneši, tātad no 1. septembra līdz 31. decembrim. Dators ir iegādāts decembrī, nolietojums sāk rēķināt no nākamā gada 1. janvāra. Grāmatvedībā saskaitam kopā visiem pamatlīdzekļiem aprēķināto nolietojumu, un tā ir šī kopsumma 1,930 eiro, attiecināta uz pamatdarbības izmaksām, tātad un iekļaut peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Attiecīgi, ja mēs no kopējās pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības atņemam šo uzkrāto nolietojumu, tad mēs iegūstam kopējo atlikušo vērtību, un šī kopsumma veido pamatlīdzekļu bilances vērtību un to parāda bilancē aktīvu sastāvā. Tātad gribu uzsvērt to, ka bilancē pamatlīdzekļi visi ilgtermiņa ieguldījumi tiek atspogļot to atlikušajā vērtībā. Tātad atskaitot uzkrātos nolietojumus. Protams, ka līdzekļi ir saistīti ar to uzturēšanu, ar remonta izmaksām dažkārt. Tātad, ja tas ir kārtējais remonts, vai tās ir kādas citas uzturēšanas izmaksas, ko uztur pamatlīdzekļu darba kārtībā, šos izdevumus uzreiz noraksta pamatdarbības izmaksās. Piemēram, nekustamajā īpašumā tiek veikts remonts ēkas kāpņu telpā. Bet, ja tas ir kapitālais remonts,
tad šādus izdevumus nedrīkst norakstīt uzreiz izmaksās. Par kapitālā remonta laikā izlietoto summu palielina pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību un to uz izmaksām pārnes pakāpeniski. Piemēram, ēkai tiek nomainīts jumts, jumta nomaiņa palielina ēkas sākotnējo vērtību un var tikt pārskatīts arī tās derīgās lietošanas laiks. Pamatlīdzekļu uzskaites atšķirības starp uzņēmumu veidiem ir saistīts ar maksājumā ienākumu nodokļu veidu. Tātad uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātāji grāmatvedības organizācijas dokumentos nosaka, no kādas vērtības ilglietojamais objekts tiek atzīts par pamatlīdzekli, jo ne viss droši vien tos objektus, ko mēs lietojam ilgāk par gadu, mēs atzīsim par pamatlīdzekli. Kaut vai datorpele vai kalkulators, kas ir mazvērtīgais inventārs. Katram uzņēmumam tas ir ļoti individuāli, to nosaka uzņēmuma vadītājs. Vai, ja komersants ir iedzīvotāja ienākumu nodokļu maksātāji, ievēro likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli prasības, kur 11. pantā noteikts nolietojuma aprēķina tad, ja pamatlīdzekļu vērtība ir 1000 eiro un lielāka, bet lētāk inventāru noraksti uzreiz izdevumos iegādes gadām. Kā arī tas ir atkarīgs no izmantotās grāmatvedības metodas, kārtojot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, jārēķina nolietojums pamatlīdzekļiem, kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, finanšu grāmatvedībā nolietojumu nerēķina, bet to dara atbilstoši likumam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un to jāprēķina šī nodokļa maksātājiem. Tātad no pamatlīdzekļiem pārējiem pie darba samaksas. Katram uzņēmumam ir vajadzīgi darbinieki. Attiecīgi, tātad jautājums ir par to, vai SIA valdes locekļiem, dibinātājiem ir jābūt darbiniekiem. Un atbilde ir jā un nē. Pirmkārt, nē, ja uzņēmumā ir vismaz viens algots darbinieks. Arī var nebūt darbinieks, īpašnieks, ja nav algot darbinieku un uzņēmuma apgrozījums mēnesī nepārsniedz noteiktās 5 minimālās algas, kas 25. gadā tātad veido summu 3700 eiro mēnesī apgrozījums. Līdz šai summai tātad algotu darbinieku uzņēmumā var nebūt. Ja mēneša apgrozījums pārsniedz šo nosacījumu 5 minimālās algas, tad jāuzskata, ka valdes loceklis gūs ar algas nodokļa apliekumu ienākumu, kas atbilst minimālās mēneša darba algas apmēram. Šajā gadījumā SIA ir jādeklarē valdes locekļi, pie tam, ja viņi ir vairāki, tad vairāk dibinātāji, tad visi, kā darba ņēmēji un jāveic ar to saistītie maksājumi. Proti jānomaksā budžetā darba spēka nodokļu par valdes locekļu nosacīto, jeb domājamo ienākumu vismaz minimālās algas apmērā. Ja apgrozījums kādā mēnesī nepārsniedz 5 minimālās darba algas, tad arī darba spēka nodokļi no valdes locekļa domājamā ienākuma nav jārēķina un jāmaksā. Bet droši vien, kad vispārējā gadījumā uzņēmumam ir vajadzīgi darbinieki, un darba attiecības reglamentē darba likums, un saskaņā ar darba likumu 40. pantu, uzsākot darba attiecības, ir jānoslēdz darba līgums, kas nosaka darba samaksas veidu un lielumu, darbinieku tiesības un pienākumus. Un darba likums nosaka, ka minimālā darba samaksa nevar būt zemāk par valsts noteikto minimumu, atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 2025. gadā minimālā darba samaksa ir 740 eiro. Kas tad veido darba samaksu? Pirmkārt, tā ir darba alga. Tās var būt piemaksas un prēmijas vai citu veidu bonus par darba rezultātiem. Arī atvaļinājuma nauda ietpilst darba samaksā, darba nespējas pabalsta atlaišanas gadījumā,
uzņēmums saviem darbiniekiem var piešķirt dāvanas. Ja tas ir līdz 100 eiro, tad tas neapliekās ar nodokļiem. Ja lielāks, tad apliekās. Un varbūt citu darba devēja labumu darbiniekiem vai viņu ģimenes locekļiem. Sāksim varbūt ar atvaļinājumu. Darba likuma 149. pants nosaka, ka katram darbiniekam par nostrādāto kalendāro gadu pienāks apmaksāts atvaļinājums. Un citiem vārdiem, kā es saku, 11 mēneši strādājam, 1 mēnesi atpūšamies. Likumā tas ir teikts mazliet savādāk, ka tās ir vispārējā gadījumā 20 darba dienas, jeb 4 kalendārās nedēļas, izņemot svētku dienas, un principā tas sakrīt ar 1 mēnešu garumu. Atvaļinājuma nauda aprēķina sekojoši. Aprēķina dienas vidējo izpeļņu, dalot pēdējos 6 mēnešos saņemto samaksu par darbu ar nostrādāto dienu skaitu šajā periodā. Un aprēķina atvaļinājuma naudu reizinot 1 dienas vidējo izpeļņu ar darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā. Tātad jums ir vidējās algas aprēķina piemērs. Šeit ir jāņem vērā, kad dienas vidējo izpeļņu rēķina no samaksas par darbu, kurā netiek ietverts tādas lietas, ja darbinieks ir slimojis, slimības pabalsts, ja viņš iepriekšējos mēnešos ir bijis atvaļinājumā. Tāds vai viņam ir pasniegt dāvana vai prēmija par dzīves jubilejā. Šīs samaksas nav par darbu, tad tas netiek ietverts vidējā izpeļņā. Un attiecīgi tātad saskaitam arī darba dienas, kādas ir bijušas periodā. Otra lieta, kas ir jāmaksā darba devējam, ir darba nespēja. Pirmās 9 dienas apmaksā darba devējs no 1. līdz 9. dienai, ja tās ir darba dienas un darbiniekam šajā laikā ir bijis jāstrādā. Maksā no vidējās izpeļņas 1. dienā 0%, 2., 3. slimošanas dienā 75%, no 4. līdz 9. dienai 80%. Izņēmums ir, ja slimo bērns vai ir pirmsdzemdība vai pēcdzemdība atvaļinājums. Tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā no 1. dienas. Visos pārējos gadījumos aģentūra maksā no 10. darba nespējas dienas un maksā par visām dienām. Arī šajā gadījumā tātad mēs izmantojam vidējo dienas izpeļņu, un šeit jums ir tabuliņā parādīts darbinieku darba nespēja ir bijusi no 11. līdz 17. jūlijam šajā gadā. Redzam datums, redzam nedēļas dienas, tātad sestdiena, svētdiena ir bijusi brīvdiena un darbiniekam nav bijis jāstrādā, tad par to mēs nemaksājam. Par 1. dienu maksā 0% un tātad sākot no 4. līdz 7. dienai maksā 80% no vidējā darba samaksas. Attiecīgi tad aprēķinātā darba nespējas pabalsts ir 229,76 eiro, kas tiek pieskaitīti tajā pašā mēnesī nopelnītajai darba algai un, protams, tiek aplikta ar visiem nodokļiem. Tātad darbiniekam visa aprēķinātā summa veido viņu bruto ienākumus. Darba devējam ir jāaprēķina darbs un jāmaksā darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un likme vispārējā gadījumā ir 23,59% no darbinieku bruto darba samaksas. Darba devējam ir pienākums no darbinieku bruto ienākumiem ieturēt darba ņēmēju Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākumu nodokli un tos iemaksāt valsts budžetā. Darba ņēmēja likme ir 10,5% no bruto darba samaksas vispārējā gadījumā, un iedzīvotāju ienākumu nodoklis no 25. gada ir 25,5%. Tātad likme ir atkarīga no apdrošinātās personas status. Piemēram, ja viņš ir pensionārs, tad attiecīgi šie procenti ir mazāki. Atbilstoši likumam par iedzīvotāju ienākumu nodokli ar algas nodokli apliek visu darba samaksu, ja bruto ienākumu, no kura atskaitīts darba ņēmēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādībā esošām personām, invaliditāte, atvieglojums politiski represētai personai. Informācija par piemērojumiem atvieglojumiem grāmatvedim vai uzņēmumam ir pieejama valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, darbinieka algas nodokļa grāmatiņas datos, ja viņš par savu galveno ienākumu gūšanas vietu ir norādījis uzņēmumu. Lai saņemtu atvieglojumus algas nodokļa grāmatiņā, ir jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta un atvieglojuma veids. Par algas nodokļa grāmatiņā norādītās informācijas pareizību ir atbildīgs pats darbinieks. Šogad mums darbiniekiem tiek piemērots atvieglojums neapliekamais minimums 510 eiro mēnesī, atvieglojums par vienu apgādājumu 250 eiro mēnesī, par invaliditāti atkarībā no grupas, tātad pirmā, otrā grupa 154 eiro mēnesī, trešā invaliditātes grupa 120 eiro mēnesī, un politiski represētajām personām arī ir 154 eiro mēnesī. Te gan jāsaka, ja darbiniekam nav darba attiecības pilnu mēnesi, vai darbinieks ir slimojis un viņam ir bijis tā saucamā B-lapa, kad pabalstu maksā aģentūra, tad arī šo te neapliekamo minimumu neatvieglojums nepiemēro pilnā apmērā, bet piemēro tikai par tām kalendārām dienām, kad ir bijušas darba attiecības vai nav šī slimības lapa. Pēc tam uzņēmējam ir jāmaksā arī uzņēmēja darbības riska nodeva par katru darbinieku 36 eiro centu apmērā. Algas aprēķina piemērs, tātad mums ir persona Aiga, kurai mēneša alga 1500 eiro, par labiem darba rezultātiem piešķirt prēmiju 300 eiro, uzņēmums viņai ir galvenā ienākuma gūšanas vieta, algas nodokļa grāmatā reģistrēts 2 apgādībā esošas personas. Tātad, veicot aprēķinu, mēs aprēķinām, ka Aigas neto darba samaksa būs 1457 eiro 74 centi. Tātad to mēs iegūstam, ka mēs no bruto darba samaksas atskaitam ieturēto darba ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10,5% apmērā, un atskaitam ieturēto iedzīvotāju ienākumu nodokli 25,5% apmērā. Attiecīgi valsts budžetā būs jāsamaksā uzņēmumam 767,24 eiro, kas veidojās no ieturētā iedzīvotāja ienākuma nodokļa, darba ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām un darba devēja, kas tiek aprēķināts papildus, kā arī riska nodevs, tātad 36 eiro centu apmērā. Bez darba samaksas var būt arī citas izmaksas fiziskām personām. Fiziskām personām izmaksas var veikt, ja noslēgts uzņēmuma līgums, autora atlīdzības līgums vai pirkuma līgums. Ja līgums noslēgts ar vidi reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju, tad izmaksā visu līgumā summu, neieturot nodokļus. Ja līgums noslēgts ar personu, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, tad atlīdzību izmaksā pēc nodokļu ieturēšanas. Sociālās apdrošināšanas aprēķins ir tāds pats kā darba ņēmējiem likumā, atbilstoši likumu par valsts sociālo apdrošināšanu 1. panta prasībām, iedzīvotāju ienākumu nodokli aprēķina un ietur un iemaksā budžetā atbilstoši likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli 17. panta prasībām. Ienākumu veidi, no kuriem ietur iedzīvotāju ienākumu nodokli, tātad ir autora atlīdzības līgums, atlīdzība, ko izmaksā par savvaļā iegūto produkciju, dāvinājumi naudā un citās lietās, ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kur veids persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību valsts ieņēmuma dienestā, izņemot par lauksaimniecības produkciju. Ienākums no augoša meža atsevināšanas izciršanai. Par visām izmaksām fiziskām personām, ja tiek ieturēts nodoklis,
valsts ieņēmuma dienestam ir jāziņo līdz nākamā mēneša 15. datumam, iesniedzot paziņojumu par fiziskai personai izmaksātām summām. Nodoklis nav jāietur, ja no fiziskas personas pērk viņas personīgo mantu. Arī uzņēmums var pirkt. Šajā gadījumā pārdevējs raksta izziņu saskaņo ar ministru kabineta noteikumu, likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanu 3. pielikumu, kurā apliecina, ka tiek pārdota personīgā manta. Tur tiek norādīts gan pārdevēja vārds uzrāds, gan visi personas dati, gan arī adrese un telefons. Pircējs šo izziņu uzglabā savā grāmatvedībā, un līdz nākamā gada 1. februārim valsts ieņēmuma dienestam iesniedz paziņojumu par fiziskai personai izmaksātām summām. Paziņojumu var neiesniegt, ja summa gadā ir mazāk par 300 eiro. Tātad pārējām pie nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtības. Reģistrējot saimniecisko darbību, gan juridiski, gan fiziska persona kļūst par nodokļu maksātāju un ir pakļaut likumam par nodokļiem un nodevām. Latvijas Republikas nodokļu sistēma veido 14 nodokļi, valsts nodevs un pašvaldības nodevs. Labā vai sliktā ziņa ir tā, ka neviens uzņēmums nemaksā visus nodokļus, visus 14 nodokļus. Jā. Katram nodoklim atbilstošā likumā ir noteikts nodokļu objekts, likmes, atvieglojumi un atlaides, kā arī tā aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Tātad likums par nodokļiem un nodevām nosaka pienākumu visām juridiskām personām, individuāliem komersantiem un citām fiziskām personām, kuras reģistrējuši saimniecisko darbību, deklarēt skaidrs naudas darījums virs 1500 eiro vienā darījumā, jeb saskaitot savstarpēji veiktos darījumus vienu mēnešu ietvaros. Tātad skaidrs naudas darījumi ir pieļaujami saimnieciskā darbībā, bet, ja tie pārsniedz 1500, tad ir jāiesniedz deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem. Bet norēķinos ar skaidru naudu aizliegt darījumu, ja summa pārsniedz 7200 eiro. Ja, tad līdz 7200 eiro jūs varat maksāt skaidrā naudā. Tas attiecās gan uz fiziskām, gan juridiskām personām, bet, ja summa pārsniedz, tad pārsniegumam jābūt noformētam ar bankas dokumentiem. Skaidrs naudas darījumi nav atļauti veicot nekustamā īpašuma pirkšanas pārdošanas darījums un arī vairumtirdzniecībā. Un arī PVN, pievienotās vērtības nodokļa likums nosaka skaidrs naudas ierobežēšanu atsevišķiem darījumiem, tātad gan būvniecībā, gan graudu un citu preču piegādēm. Tātad pieskāros jau pievienotās vērtības nodoklim, kā mēs sakam PVN, kurš ir patēriņa nodoklis, un tas tiek ietverts preces vai pakalpojumu cenā, un faktiskais maksātājs ir patērētājs. PVN valsts budžetā iemaksā personas, kuras ir reģistrējušās par pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem, un saskaņā ar likumu, uzsākot ar pievienotās vērtības nodokļu apliekumu darījumu veikšanu, ikvienai fiziskai vai juridiskai personai jāreģistrējas par tā maksātāju. Reģistrēties var uzreiz reģistrējot uzņēmumu reģistrā vai vēlāk iesniedzot pieteikumu valsts ieņēmuma dienestā elektroniski. Bet likums atļauj arī, ka personām, kuru darījumu 12 mēnešu laikā nepārsniedz 50 000, nereģistrēties kā PVN maksātājām. Ja? Tātad nemaksāt šo pievienotās vērtības nodokli, neiekasēt un nemaksāt. Likums, protams, nosaka arī izņēmums, kad PVN reģistrā jāreģistrēs ātrāk, piemēram, citā Eiropas Savienības dalībvalstī iegādāto preču vērtību gadā sasniegus 10 000 eiro bez PVN, tiek sniegt pakalpojumu, kur sniegšanas vieta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļu likumam ir cits Eiropas Savienības dalībvalsts teritorija vai saņemt pakalpojumu no citas valsts uzņēmuma. PVN maksātāja status apliecina maksātāja kods, kas sastāv no 2 burtiem LV, tātad Latvijas valsts, un 11 zīmi nodokļu maksātāja kodu.
nodokļu maksātājiem par katru preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījumu ir jāizraksta pievienotās vērtības nodokļa rēķins. Tas nozīmē, ka visos dokumentos ir jābūt norādītam maksātāja kodam. Pievienotās vērtības nodokļa rēķina noformēšanas kārtību nosaka likums, tā 126. pants, un Latvijā mums ir standarta likme, tiek piemērot darījumiem standarta likme 21%, vai samazinātās likmes 12, 5 vai 0%. Kā tad mēs viņu maksājam? Tātad šeit ir dots piemērs, kā budžetā maksājamās PVN summas aprēķināšanas iekšzemes darījumiem. Pirmkārt ir aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis, ko mēs aprēķinām, ņemot vērā visus uzņēmumu izrakstītos rēķinus, kā arī, ja saņemtajos rēķinos ir norādīta, piemērot nodokļu apgroztā maksāšana, saucamais revers. No šīs aprēķinātās pievienotās vērtības nodokļu summas mēs atskaitam priekšnodokli, ko mēs iegūstam saskaitot visos saņemtajos rēķinos uzrādītos PVN maksājumus. Un starpība ir no budžetā maksājumā pievienotās vērtības nodokļu summa, kas notiek un uzrādīt arī nodokļu deklarācijā. Pievienotās vērtības nodokļu uzskaita notiek pēc uzkrāšanas principu, tātad to aprēķina tad, kad pakalpojums ir sniegts vai preci pārdot, izrakstīts pievienotās vērtības nodokļu rēķins, nevis saņemts samaksas. Tiesības uz priekšnodokli arī rodas nevis, kad saņemtais rēķins samaksāts, bet tad, kad saņemts preces vai pakalpojums un nodokļu rēķins. Taksācijas periods saskaņā ar likumu ir kalendārais mēnesis, tātad mēs iesniedzam katru PVN maksātāju iesniedz deklarāciju katru mēnesi līdz 20. datumam. Izņēmums ir uzņēmumiem, kur apgrozījums iepriekšējā pārskata gadā ir mazāks par 50 000, tur taksācijas periods ir ceturksnis. Un taksācijas periods gada laikā var mainīties, ja darījums sasniedz likumā noteikto slieksni, ja preces un pakalpojumi tiek sniegti Eiropas teritorijā. Kā jau minēju, PVN deklarācija jāiesniedz līdz 20. datumam un nodoklis budžetā jānomaksā līdz 23. datumam pēc taksācijas perioda beigām. Otrs nodoklis, kas ir no visiem uzņēmumiem, tas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis. Tātad visi SIJā ir uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātāju, un arī individuālais uzņēmums, zemnieku saimniecība un zvejnieku saimniecība, ja apgrozījums gadā pārsniedz 300 000 eiro, un tie ir izvēlējušies labprātīgi būt šī nodokļu maksātāji. Maksā tikai par sadalīto peļņu, un nodokļa likme ir 20%. Ko nozīmē sadalītā peļņa? Tā ir tā peļņa, par kuru ir pieņemts lēmums maksāt dividendes, tāda peļņas daļa. Saskaņā ar uzņēmumu ienākumu nodokļu likumu un ar tā normu piemērošanas saistītie ministru kabineta noteikumi nosaka, ka apliekamais objekts ir dividendes, kas aprēķināts SIJā daļu īpašniekiem, dividendēm pielīdzinātās izmaksas individuālajos uzņēmumos, zemnieku vai zvejnieku saimniecību īpašniekiem, ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi. Kā arī citus gadījumus, kad jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis par izmaksās norakstītiem virsmanitīviem krājuma zudumiem, par izmaksās norakstītiem zaudētiem un nedrošiem debitoru parādiem, par reprezentīvo vieglo automašīnu iegādu, uzturēšanu un lietošanu, par uzņēmumu reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem, ja to vērtība pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada bruto darba samaksas. Taksācijas periods uzņēmuma ienākuma nodoklim ir 1 mēnesis. Attiecīgi
individuāliem uzņēmumiem, kur apgrozījums gadā nesasniedz 300 000 eiro un kur labprātīgi izvēlējušies maksāt šo nodokļu taksācijas periods ir 4. Gada laikā uzņēmuma ienākuma nodokļu mēneša deklarācijas jāsniedz tikai tajos mēnešos, kad ir bijis apliekams objekts ar šo uzņēmuma ienākuma nodokļu apliekams objekts, piemēram, aprēķināts dividends. Bet par pēdējo gada mēnesi, kas ir parasti decembris, deklarācija ir visiem obligāti jāiesniedz. Piemērs, aprīļa mēnesī pamatojoties uz īpašnieku lēmumu par iepriekšējā gada peļņas sadalu aprēķināts dividends 500 eiro apmērā, un šajā gadījumā mēs aprēķinām uzņēmumu ienākumu nodokli. Tad pirmkārt mēs aprēķinām apliekamo bāzi, tātad 500 eiro dalots ar 0,8 un apliekamā bāze 625 eiro, un no šīs summas rēķinot uzņēmumu ienākumu nodokli, tas ir 125 eiro. Vai arī aprēķinu mēs varam veikt savādāk, tātad 500 reizes ar 0,25 un arī iegūstam 125 eiro. Par aprīļa mēnesi jāiesniedz deklarācija un nodoklis līdz 23. maijam jāiemaksā valsts budžetā. Neatkarīgi no tā, kad dividends tiek faktiski izmaksāts. Vai jūs viņus izmaksājat aprīlī, vai jūs varbūt viņus izmaksāsiet tikai augustā, bet tātad, ja aprēķins ir bijis, peļņas sadali ir bijis aprīlī, aprēķins ir bijis aprīlī, tad arī aprīļa deklarācijā tas ir jānorāda, un nākošajā mēnesī jānomaksā valsts budžetam aprēķinātā summa. Uzņēmumu ienākumu nodokļu atspoguļošana finanšu pārskatos, tātad peļņas vai zaudējuma aprēķinā uzrāda visus pārskatu periodu ieņēmumus un izmaksas un aprēķina peļņu pirms uzņēmuma ienākumu nodokļu. Tālāk pārskatā parāda par pārskatu gadu aprēķināto nodokli, summējot visās pārskatu gadu uzņēmuma ienākuma deklarācijās norādītās summas, atņem to no peļņas pirms uzņēmuma ienākuma nodokļu un aprēķina pārskatu periodu peļņu, un to norāda, tātad peļņu norāda bilancē pasīvā, pašu kapitāla postenī pārskatu gadu peļņu vai zaudējumu, bet bilances pasīvā īstermiņa kreditoru postenī nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uzrāda summu, kas vēl ir jāmaksā budžetā, kas vēl gadu laikā nav nomaksāta. Ja mums veidojas situācija, kad ir zaudējumi, tad bilancē šo summu ieraksta ar mīnus zīmi. Un faktiski tas ir vienīgais postenis bilancē, kas var būt rakstīts ar mīnus zīmi, jo zaudējumi samazina pašu kapitālu attiecīgi. Peļņa palielina, zaudējumi samazina. Par peļņas sadali lemj vienpersoniski īpašnieks, ja viņš ir SIA vienīgais īpašnieks, ja viņš nerīko sapulci, viņš lemj pats. Ja SIA ir vairāk dibinātāji, tad sabiedrības dalībnieku kopsapulce lemj par gadu pārskatu apstiprināšanu un peļņas sadalu. Ja iepriekšējos gados ir bijuši zaudējumi, tie tiek sekti pirmkārt un dalīt var tikai atlikušo peļņu dividendēs. Ja mums ir tā saucamā mazkapitāls SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800, tad obligāti jāveido rezerves 25% apmērā no katra gada peļņas līdz minimālā pamatkapitāla lielumam, un tad tas ir jāreģistrē uzņēmuma reģistrā. Piemērs. 23. gadā dibināts uzņēmums ar pamatkapitālu 1800 eiro, tātad mazkapitāls SIA. 23. gadu noslēdz ar zaudējumiem 500 eiro. 24. gadā uzņēmums ir nopelnījis 1500 eiro. Īpašnieka lēmums par peļņas sadalu, pirmkārt sekt iepriekšējā gada zaudējums, izveidot likumā noteikto pamatkapitālu palielināšanas rezervi un aprēķināt 30% dividendēs no atlikušās peļņas. Un redzam arī aprēķinu. Tātad vispirms novirzam 500 eiro zaudējumu sekšanai,
tad aprēķinām likumā noteikto rezervi 250 eiro apmērā un no atlikušās summas 30% būs 262,50 eiro. Aprēķinām ar uzņēmumu ienākumu nodokli apliekamo bāzi un aprēķinām arī budžetā maksājamo nodokli, kas būs 65,63 eiro. Nu tā, esam veiksmīgi pienākuši pie nobeiguma, un tagad es atbildēšu uz iepriekš iesūtītajiem lietotāju jautājumiem. Nu, pirmais jautājums ir par to, vai valdes loceklis var iemaksāt savā uzņēmuma kontā 200 eiro bez aizdevuma līguma, bet pēc 4 mēnešiem uzņēmums 300 eiro atskaita atpakaļ valdes loceklim un kā to pareizi grāmatot. Nu, komerc likums saka, ka valdes loceklis drīkst iemaksāt naudu uzņēmuma kontā, un tas tiek uzskatīts par aizdevumu uzņēmumam, pat ja nav noslēgts līgums. Tomēr grāmatvedības likums saka, ka visiem ierakstiem ir jābūt pamatotiem ar dokumentiem, un tādēļ nepieciešams vismaz iekšējs valdes lēmums vai paskaidrojums, kāpēc un kādos nolūkos valdes loceklis iemaksā šo summu un saņem atpakaļ naudu. Ja tiek iemaksātie 200 eiro, tad nekāda problēma nav, viss ir kārtībā. Bet, ja vēlāk tiek atmaksāta lielāka summa, tad var rasties juridiski un nodokļu ziņā riskanta situācija. Jo tā starpība 100 eiro ir uzskatām par procentiem par aizdevumu, kas ir jāapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, vai arī jāuzrāda kā nesaimnieciskās darbības izdevuma uzņēmuma ienākumu nodokļa deklarācijā. Nākošais jautājums ir par to, kā un vai vispār var viena SIA, kas nodarbojas kā ārstniecības iestāde bez darbiniekiem, tad strādā tikai īpašnieks, savienot medicīnas pakalpojumus ar nemedicīnas kursu organizēšanu. Var, jo jūs sniedzat informāciju par uzņēmumu pamatdarbību, tātad jūs šo informāciju papildiniet ar papildu darbībām. Jā, šajā paziņojumā var norādīt šīs papildu darbības saskaņā ar NACE klasifikātoru, un attiecīgi jūs varat organizēt arī šādus kursus. No savas puses ieteiktu grāmatvedības uzskaitē attiecīgi nodalīt ieņēmumus no medicīnas pakalpojumiem un no kursu organizēšanas, izmantojot tādu kontu kodu 4. zīmi. Nākošais jautājums ir, kādos gadījumos ir jāanulē izrakstītais rēķins. Piemēram, klients atteicās no preces pirms maksājuma veikšanas. Tātad rēķini ir jāanulē tad, ja viņi ir izrakstīti kļūdaini, nepareizs pircējs vai pārdevējs, tātad PVN maksātāja kods nepareizs datums, rēķins ir izrakstīts bez darījuma, kā šajā jautājumā norādīts, tad darījums nav noticies, jūs viņu varat anulēt. Kļūdaini, piemēram, rēķins izrakstīts 2 reizes, arī tādas situācijas skatās par vienu un to pašu summu, vienam tam pašam piegādātājam. Bet, kad mēs neanulējam rēķinu, bet rakstam kredīta rēķinu, ir tad, kad preces tiek atgriezts, ir jālabo preču daudzums, sortiments vai PVN summas, vai cena, jāsamazina rēķina summa un ir vienošanās ar klientu par izmaiņām darījumā. Katrā gadījumā visos šajās situācijās ieteiktu saglabāt sarakstu ar klientu, kāpēc, lai jūs vēlāk varētu pamatot, kāpēc šis rēķins ir ticis anulēts. Tālāk ir nākošais jautājums. Daļu no savu dzīvokļu izmantoju uzņēmumu saimnieciskās darbības ietvaros, rēķins par komunālajiem pakalpojumiem tiek izrakstīts uz manu vārdu. Kā fizisks personas vai daļu no rēķina var attiecināt uz SIA izdevumiem? Jā, var. Pamatojoties uz grāmatvedības likuma 14. pantu, un uzņēmuma ienākumu nodokļa 9. pantu, to var darīt, tikai ir jābūt atbilstoši noformētiem dokumentiem. Pirmkārt, vienošanās starp SIA un īpašnieku par to, kāda daļa no
dzīvokļu platības, ja mājas platības tiek izmantot saimnieciskai darbībai, tad ir šis komunālā maksājuma rēķins uz fiziskas personas vārdu kā pamatdokuments. Attiecīgi mēs aprēķinām maksājumu proporciju, sijā maksājuma proporciju no tā atbilstoši tam, cik lielu platību uzņēmējs izmanto saimnieciskai darbībai, un izdevuma atskaiti un apliecinājums par veikto maksājumu. Jā, tātad mēs tikai, protams, jāņem vērā, ka proporcijai ir jābūt samērīgai. Jūs nevarat visu dzīvokli izmantot saimnieciskai darbībai. Tad tas arī varētu būt saistīts ar nekustamā īpašuma nodokli attiecīgi. Kā pareizi reģistrēt automašīnu, kas tiek izmantot saimnieciskai darījumai? Tātad padomāšu to. Tātad pastāv dažādi veidi, kā mēs to varam darīt. Jā. Pirmkārt, ja darbinieks izmanto automašīnu uzņēmumu vajadzībām, tad viņam var darba vajadzībām tad var notiek atlīdzināt. Likuma par iedzīvotāju nodokli 9. panta 1. daļa paredz šādu, jā, ka iespēju, un ministru kabineta 899. noteikumi nosaka, ka var atlīdzināt līdz 4 centiem par nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 eiro mēnesī. Ja kompensācijas summa ir lielāka, tad tā ir jāpliek ar nodokļu, jāpieskait pie algas un jāpliek ar nodokļiem. Otrs variants ir sijā noslēdz ar īpašnieku nomas līgumu, kurā tātad tiek atrunāts, ka sijā ir lietotājs, turēt attiecīgi, un šo līgumu reģistrē valsts ieņēmuma dienestā, īpašnieks reģistrē, un attiecīgi tātad no šī līguma ietvaros tiek ieturēt un valsts budžetā ieskaitīt 10% no līguma summas. Protams, līgumā var atrunāt arī, teiksim, atlīdzību par remontiem, degvielas izdevumu un citām lietām. Un trešais veids, kā var izmantot automašīnu, tātad slēdzot ar automašīnas īpašnieku patapinājumu līgumu, kurā tiek atrunāts degvielas izdevuma kompensācija, bet šajā gadījumā ir jārēķinās, ja automašīna tiek izmantot vairāk nekā 15 dienas mēnesī, tad ir jāmaksā uzņēmuma vieglā transporta nodoklis. Tā. Ja uzņēmumu sociālajos tīklos tiek izlozēts kartuma grozs, kas ir jāņem vērā rīkojot šādu konkursu un zem kādu izdevumu kategorijas, tas ir jāreģistrē. Šeit ir diezgan, jāsaka, tas ir vairāk par mārketingu pasākums, attiecīgi, tātad uzņēmums reklamē sev, un tā ir gan grāmatvediski, gan nodokļu, gan arī juridiski aspekti, kas jāņem vērā šajā situācijā. Pirmkārt, ir skaidri un publiski jāizstrādā, skaidri jānosaka šī konkursa nosacījumi, piedalīšanās kārtība, balvas saņemšanas termiņi, jānorāda, ka balva nodrošina konkrētais uzņēmums un jāiekļauj privātuma atrunu, ja mēs vācam šo te personas informāciju par personām. Un jābūt ir skaidram nolūkam, vai tas ir mārketinga, reklāmas nolūkos ar nejaušu izlozi, vai arī tā ir sacensība ar noteiktiem uzdevumiem. Otrkārt ir jāņem vērā balvas lielums, cik liela ir šī balva. Attiecīgi, ja tā ir līdz 15 eiro, tad mēs nekādas nodokļu saistības tur nav, bet ja balva ir lielāka, tad ir jāskatās, kā šī balva tiek pasniegta. Vai tas ir pēc nejaušības principa, vai tas ir attiecīgi, ja veicot kādu uzdevumu, saņem šo balvu, un tur var būt arī nodokļu aspekti. Kā grāmatot, ja tas ir reklāmas izdevums, kā tiek grāmatots kā reklāmas izdevums, tad uzņēmumam ir tiesības atskaitīt arī par izdevumiem ar šo balvu uzskaitīto pievienotās vērtības nodokli, priekšnodokli, un tie tiek atzīti par saimnieciskās darbības izdevumiem. Ja tos grāmatot kā reprezentācijas izdevums,
Tad nevar atskaitīt pievienotās vērtības nodokļu un pastāv ierobežojumu to atzīšanai kā saimnieciskās darbības izdevumiem. Atceramies par 5% ierobežojumu reprezentācijas izdevumiem. Kā grāmatot naudas pārvedumu starp saviem uzņēmumu kontiem. Tātad, katram uzņēmumam var būt viens vai vairāk konti, vienā un tajā pašā bankā vai arī dažādās bankās. Parasti šādiem grāmatojumiem izmanto starpkontu. Jā, vai tas ir tā saucamais konts nauda ceļā, tātad nauda ceļo no viena konta uz otru kontu, vai arī mēs izmantojam starpkontu, kas ir no 9. operāciju kontos, no 9. apakšgrupas attiecīgi. Piemēram, uzņēmums pārskaita naudu no kontu SEB bankā uz kontu Svedbankā. Tātad, ja mēs paņemam kontu izrakstu no SEB bankas, tad būs debets, starpkonts, kredīts, nauda SEB kontā. Un attiecīgi, tad, kad mums ir izraksts no Svedbankas kontu, tad ir debets, nauda ienāk Svedbankas kontā un kredītā ir šis te starpkonts attiecīgi. Vai SIA vajadzībām var iegādāties preci no fiziskas personas samaksājot par to skaidrā naudā? Jā, var. Es jau pirms tā minēju prezentācijā, kā mēs varam pirkt no fiziskas personas, bet tad ir jābūt gan attiecīgi noformētiem dokumentiem. Un ja tā ir personīgā manta, ko mēs iegādājamies, tad attiecīgi ir arī jāziņo valsts ieņēmuma dienestam līdz nākamā gada 1. februārim. Un, protams, ir jāievēro arī skaidrs naudas lietošanas pamatprincipi, tātad līdz 7200 un ne vairāk mēnesī. Kā pareizi grāmatot uzņēmumu izdevums, ja sākumā par pakalpojumu samaksājas uzņēmuma darbinieks? Situācija ir pilnīgi pieļaujama. Attiecīgi tātad, kā mēs tad darbinieks samaksā, bet šajā gadījumā tātad attaisnojuma dokumentam noteikti ir jābūt izrakstītam uz uzņēmumu, jā, tātad SIA. Šeit nevar būt, kad attiecīgi tad ir jābūt pamatojumam, jāredz, ka darbinieks tiešām ir samaksājis, jābūt ir iesniegtai avans atskaitē un ir jābūt vadības un grāmatības akceptam, ka šie te izdevumi ir tiešām saistīti ar uzņēmumu saimniecisko darbību. Tā laikam esmu atbildējis uz visiem jautājumiem un saku jums paldies par uzmanību. Ja jums ir kādi radušies jautājumi no manas prezentācijas vai kaut kas ir nepalicis skaidrs, jūs droši varat iesūtīt un mēs centīsimies atbildēt. Paldies!